Halo. Labvakar, Normundi. Sveiki. Nu, droši vien tu būsi galīgi jau pārguris, atvaino, bet nu tā es to arī Nav variantu. saprotu. Ko lūdzu? Nav variantu. Jā, tā ir. Nu, es tev gribēju bišķiņ tādai, nu, vismaz nosacītā eslodzēji pateikt tādu lietu, ja, ka tas, ko es tev kā pēdējo nosūtīju, tur bišķiņ arī savu vēsturi apakšā. Es jau kādus mēnešus atpakaļ izdzēsos no Instagrama, ja, jo tur man parādījās mistiskie sekotāji, un daži labi bija no Kristīnas radu puses, ja, un viņas radu draugu puses. Un šodien šis te, ko es tev aizsūtīju, uzpeldēja tur arī savas saknes, un es tev pateikšu drusciņu vairāk. Lieta tāda, ka tur bija tajā bildītējā palūkojās tādi it kā nevainīgi vārdi. Emi, un teksts, es tevi mīlu, ja, Emi. Es tev paskatījos to profilu. Emi, nu, protams, kā asociējās man personīgi ar vārdu Emīlija. Nu, nepārprotam, Emi, ja. Vārdi, es tevi mīlu, un pēc tam tur vēl viens simboliņš bija, kas attiecībā uz mani, kas samīļo. Un skatos, tas profils šodien izveidos. Tad es paskatījos, cik tur tajā profilā ir draugi, un paskatījos pēdējo draugu. Un tas pēdējais man aizved pie Kristīnas tuviniekiem. Saproti? Jā. Nē, nu, protams, tas jau ir tas, ko viņi arī spēlē. Nu, tad viņi fabricē. Viņi fabricē, provocē, fabricē. Jā, nu tā ir. Tais māņus. Nu, nekas. Galvenais, ka to zini. Tas pats galvenais. Jā. Nu, jābūt vērīgiem. Nu, tas tā reizē smieklīgi, cik viņi primitīvi rīkojas, un tajā pašā laikā, cik tas ir necilvēcīgi, cietsirdīgi, jā. Nu, kāpēc tā jādara? Protams. Jāsāpina to vairāk? Nu, gaisma dzimst tumsā, to mēs zinām. Un tas arī to visu izskaidro, es domāju, ka. Un katrs ir tas otrs teiciens, ka katrs dod to, kas viņam ir. Un tad, ja mēs tā paskatāmies, nu, skumji. Nekas, notiek. Bet labā ziņa ir tajā, vai man atkal traucējumi parādās pamatīgi. Jā, man ir šodien uzlikt Facebookam. Es tev minēju, man ir ierobežojumi Facebookā uzlikti. Kas tev uzlikts ir? Ierobežojumi. Nu man arī 30 dienas ir. Jā, man ir divi profili, un tam pamatprofilam 30 dienas ir. Tagad viss tiek šobrīd, tagad, ko es tev saku, viss tiek pa virsu traucēts metāliski skaņa. Jā, pilnīgi. Kā arī to dzirdi, ja to nedzirdi? Es tā kā vēju dzirdu, bet es pirms tevis runāju, man zvanīja viens cilvēks. Un viņa man teica, ka viņa man arī prasīja, vai es dzirdu sievieti krievu valodā, kura runā pa vidu. Es saku, nē. Dažādas metodas pielieto, jā. Jā, un es teicu, lai viņi runā, man tas galīgi neinteresē. Protams, tā ir, jā. Nu, tā kā tādi tie daži jaunumi ir, viņi netīri turpina savu darbu, tad jau savādāk nevar. Nu, tur jau tā lieta. Trūkst izdomas, jo tev ir tas moments, kad viņi ir degradējušies, jā, absolūti degradējušies. Viņi neko labu nevar radīt. Viņi rīkojas pēc savas dabas. Tā ir. Jā, nu. Bet tu arī atpūties, Normundi, es arī cilvēcīgi saprotu tevi, jā, ka tu arī sirdsapziņas rīkojies, saudzē arī sevi. Es piekdien atslēgšos un izgulēšos, bet šobrīd nav variantu. Ir jautājums, vai? Jā. Nav tik. Nu, lai kā nepatīk lietot šo vārdu cīnīšanās, Normundi, ja tomēr kaut kādā ziņā tas ir jālieto, jo šis ir karš, jā, šis ir karš. Protams, tā ir došanās, es teiktu, došanās pa savu ceļu. Jā, protams, mēs ejam citu ceļu, viennozīmīgi. Tieši tā, tas ir pilnīgi. Protams, kaut kādā nozīmē, ne tādā cīņas. Man patīk, ka tie arī ļoti daudz, kas ir tie viedie cilvēki, viņi arī to saka, viņi saka, cīņa, tās ir vecās enerģijas, vecās metodas, kuras vairs šajā jaunajā laikmetā nedarbojās un nedarbosies. Un patiesībā par to arī ir tas stāsts Latvijā šobrīd. Nu, vispār pasaulē. Tas ir pasaulē. Jā, Normundi, es tikko pamanīju vienu tādu knifiņu. Nu, protams, viņiem ir variantu entie, ja, ļoti daudz, ja, vairāk varbūt nekā mēs šobrīd apzināmies, bet jebkurā gadījumā tas tikko nostrādāja. Tad, kad es pielietoju vārdiņu karš,
izslēdzās viņa botu sistēma, viņi sāka klausīties. Tajos brīžos, kad es runāju skaidrojot, un, par mūsu tēmām, ko mēs runājam, tad viņi liek virsū tos traucējumus. Tad, kad es pieminu kaut kādus tādus vārdus, kas saistīti ar agresiju, piemēram, karš, tad viņš izslēdzās tas bots. Saproti? Jā. Tad viņi izslēdo informāciju, kura ir viņiem vajadzīga, izlūkošanas nolūkā, jā. Un savukārt tā informācija, kas ir mums vajadzīga, to viņi traucē mūsu sarunās. Jā, tas ir tā kā Amerikas balss kādreiz bija, kad bija klausījās, es atceros no bērnības. Bija tāds Amerikas balss latviešu raidījumi, kur viņi raidīja no Prāgas vai no kurienes, un tad, un tad bija šie te traucējumi, padomju armijas neļauj klausīties, bet pat cilvēki dzirdēja, un viss nebija arī toreiz tik. Tas ir, un tās pašas padomu laika metodas, viņi jau nekur nav pazuduši. Varbūt sarunu ieslēdzot, es jau pateikšu tādu interesantu lietu, jā. Tā šodien bija paredzēts, ka es vakarā braukšu uz Rīgu, jā. Es neaizbraucu, uztausīju tādu vienu taktisko viltību, jā. No vienas puses man arī laika tam nebūtu, tas ir reāli, jā. Bet no otras puses, pat ja es arī aizbraucu, man būtu jābūt ļoti piesardzīgam, jo man bija tādi brīdinājumi, 4 varianti, ar kuriem kopā varētu kooperēties un braukt. Pēkšņi visi 3 atkrita, palika vienīgais, kurš neskatoties no zila gaisa uzrādās. Tika sarunāts ar saldu, kaut kāds mistiskais valmierietis, kas vēst no Valmierietis Rīgu, jā. Un es atteicu, man vienīgo vēst, iedomāties. Jā. Interesanti, Tā kā labi vien bija, ka šodien bija tāda pilnas dienas aizņemtība. Jā, labi, Normund, es tev nekavēšu vairāk, tiešām sirsnīgs paldies par tavu darbu. Man visā tajā brīdī, kamēr es tev kaut ko saku, reāli dragā virsū, jā, laiž. Jā, to man pirms tam arī teica. Tā kā, lai tik darbojās. Jā, Normund, pagaidām, jā? Turamies, zināmies, jā. Visu labu, atā.